Sveiki! Esam atpakaļ un mums ir ļoti labas ziņas priekš jums. Pirmā mums ir Twitteris, kur mēs varēsim apspriest katru spēli, katru spēlētāju. Es centīšos būt tur ļoti aktīvs, dot jums padomus. Jums būs tikai jāpieseko mums un tad tik uz priekšu. Otrā lieta, mums būs short video, kur būs tikai pats galvenais 30 sekundēs. Un treškārt, vecais labais formāts tāpat paliks, viņš būs nedaudz īsāks, parunāsim par populārākiem transferiem, par nedēļas uzvarētājiem un sekosim punktiem kopā. Tātad galvenie transferi. Pirmajā vietā, protams, Diego Jota, viņu bija ieteicis iepriekšējā nedēļā kā pirmo, arī šobrīd. Viņš joprojām ir aktuāls, viņam cena vēl nav pacēlusies līdz tā augstākai atzīmei, tāpēc Diego Jota lūdzu uz priekšu. Es zinu, ka spēlē pret Arsenālu, bet tāpat šis asets bez Salaha, kurš ir izstājies uz mēnesi, ir labākā izvēle. Protams, KDB, tie, kas riskēja un izvēlējās šo asetu no Manchester City, brīnišķīgi attacking returns, 12 minūtes, gols plus piespēle, 3 bonuspunkti. Tas ir tas, kas jums vajadzīgs. Personīgi es paņēmu De Bruyni un kapteiņoju viņu pret Burnley. Pedro Porro, viens no must-have asetiem, joprojām cena viņam celsies. Tottenhamai ir ok spēles, un šim spēlētājiem ir jābūt jūsu komandā. Un, protams, Ivans Tūnijs ar golu, 3 bonus punktiem un ar dubultām spēlēm arī ir atpakaļ. Šis asets arī ir pacēlies cenā. Ņemiet, nenožēlosiet. Šobrīd ļoti daudz diskusiju ir par Bakayoko Saku. Šobrīd viņš vēl paliek manā komandā, bet es izvērtēšu viņa kandidatūru, jo joprojām viņš izpilda standartus, joprojām viņš ir ass uzbrukumā, bet mēs redzam dabu lapu tieši pret viņu. Vienmēr kāds aizsargs, kurš palīdz malējam, un līdz ar to Sakam ir grūtāk izmantot laukumu un iesist golu. Viņš ir noklusējis vairākus gamīgus pēc kārtas. Es būtu viņu novērojis, atstājis noteikti pret Nottingham Forestu, bet turpmāk izvērtējis kādu no citiem City, Arsenal, Tottenham vai Chelsea spēlētājiem. Vienvārds sakot, Saka vairs nav neaizskarams. Viennozīmīgi jābūt sagatavojuši dubultiem gameweekiem. Mēs šobrīd zinām, ka 26. 27. gameweeks ir blank gameweeki. Vairākas komandas no līderiem nespēlēs dēļ kausa. Pār 25. gameweeku dubultās spēles ir Manchester City un Brentfordai. Es jau būtu sācis gatavoties. Es iešu visdrīzāk triple up ar Volkeru, KDB un Haalandu. Un, protams, Haalands. Šis spēlētājs viennozīmīgi kaut kad būs jāņem atpakaļ. Es šobrīd to nedarīšu, jo pirms es redzēšu viņu laukumā performojot, es negribu riskēt, jo risks neataisnos tos rezultātus. Protams, viņš var iziet un iesist hat-triku, tas ir iespējams, bet iespējamība ir diezgan maza. Tāpēc es neriskēju, es vēl palikšu ar Alvaresu, kuru vēlāk es aizvietošu ar Haalandu, bet šobrīd es gaidīšu un skatīšos. Un šobrīd pār Afkonu un Āzijas kausu mēs redzam, ka Salahs joprojām ir traumēts, visdrīzāk ārā uz mēnesi, rehabilitācija Liverpoolē, kas visdrīzāk pātrinās viņu atgriešanos tieši klubā. Sonam visdrīzāk izslēgšanas kārtas, šobrīd jau 1-0 pret Malāziju, un tur 80% bumbas kontroli. Es domāju, tur viss būs kārtībā. Dienvidkorejai tas pats ar Hvangu. Kudusu ir bišku triki, var atbraukt atpakaļ, bet tur vienmēr var pažonglēt gan ar Bowenu, gan ar Paketā, gan ar attiecīgi pašu Kudusu. Protams, vienmēr gribās kaut ko pateikt par premium aizsargu vai pussargu Aleksandru Arnoldu, kurš šobrīd ir 75% spēlēs pret Arsenālu. Es domāju, ka šis asets ir pagaidām jāatstāj, bet ir arī alternatīvas, kā kājnieku kaujas mašīna Bredlijs, kurš labi sevi parādīja pret Bormutu, bet viennozīmīgi viņš nevarēs konkurēt ar Trentu.
Un nedēļas uzvarētājs Haļava Fordevīna, Kaspars Grīnbergs ar 81 punktu. Kaspar, brīnišķīgi tev sanāca gan aizsardzībā, Kolvils Gabriels, gols plus piespēle, man arī bija Gabriels, Kolvila vietā Pedro Poro, Diego Žota, 19 punkti. Vai nu tu biji izdomājis pats vai sekoji manam padomam, ļoti labs pirkums. Palmeras kapteinis. Šeit daudziem nepaveicās. Tie, kas kapteiņoja Palmeru, tie bija atkal uz zirga. Saka, vicekapteinis 3 punkti, Rešfords 7 punkti, uzbrukums nenospēlēja, bet ar to bija pietiekami, lai uzvarētu starp rindām nedēļu. Uz šīs nots mēs pabeigsim mūsu raidījumu. Lūdzu, atcerieties, ka jūs varat piesakot mūsu kanālam, nospiežot podziņu subscribe. Es redzu, ka vairāk cilvēki noskatās un neseko. Un, protams, Twitteris mēs izvietosim visas ziņas aprakstā, kur jūs varat piesakot Twitter kanālam, un mēs varēsim ļoti aktīvi piedalīties diskusijā, par ko es esmu ļoti optimistisks un entuziastisks. Es ļoti gribu tieši šo komunikāciju. Paldies jums! Tiksimies nākamnedēļ!